nopirku jaunu spēļmantiņu no AliExpress priekš Karcher, precīzāk sakot, jebkuram augstspiedienu mazgātājiem. Tātad, kura pārvērš šo te Karcheru par zinām veidu smilšu strūklu. Tātad šeit ir tas gals speciālais, kurš plūstot caur ūdenim spiedienu, velk pa šo caurulī klāt smiltis un to visu triec pret metālu. Jāsaka, uzreiz šī tā cauruli ir jāatver konteiners, kā viņi nopērk un jāiemet miskastē, jo viņi ir vienkārši pretīgi cieta. Locās tur cūkastas taisa, bet labi, ne pa to. Es samainīšu, vienkārši šodien gribējās izmēģināt. Un lūk, efekts ir šāds. Sāksim varbūt parādīšu suportiem. Viņš bija mēmi nokoridējis visu tur tāds pretīgiem tādiem uzaugumiem, kraupi tādu. Ja, un ka tu vari dabūt principā šādu tīru alumīniju. Te arī, kur nāk tās te visas vietas, ja, ideāli vienkārši. Ideāli var iztīrīt. Labi, tas neiet tur varbūt nenormāli ātri, bet es teikšu tā, ka tur, kur to strūklu virza, tur arī viņa nav baigi jātur ilgi. Viņš principā arī notīra. Te vēl ir tāds skrūspīļu gabals, kur es ceru kādreiz sametināt. Bet arī viņam viss tā augšpus bija krāsa, to visu smuku varēja nodzīt nost. Te kas mums te vēl ir? Alumīnija, ne, bet metāla šis te amortizators arī viss jau tāda grubuļaina, kraupaina rūsa, kur diezgan, manuprāt, labi patīra. Es viņu te baigi arī specifiski neturēju klāt, es tik tā uzlaidu, lai es saprotu, vai ir vai nav. Bet arī teikšu, ka notīra ļoti, ļoti solīdi. Šitās te Kronšteins, kas vienkārši ir, es varu brīnos, ka tur vispār metāls palicis vēl kaut kāds pāri, bet arī redzat, kāds viņš tomēr iztīra diezgan, ja viņi tā rūpīgāk un lēnāk, es domāju, ka tur viss iztīrīt to te, visu šīs te poras. Kas man te vēl ir kaut kāds ģeneratoru vāks, arī tie distreiz nenormāli noksidējušies. Šitā ir īpaši to alumīniju, tas bezcers, tur kaut kādu drāžu birstu vai kaut ko tur ņemts flekšu. Viņš jau to oksīdu, tur tik vieni balti putekļi griežās, bet viņš smuks, nekad tas metāls nepaliek. Šādā veidā tas ir pilnīgi cits efekts. Ok, jā, viss tas notiek diezgan cūciski, te viss ir nošķīdis ar šīm smiltīm, bet kas ir lielais pluss, nevajag kameru, nevajag masku, nav jāuztraucās, ka tu selposies šos te putekļus, nevajag milzīgu kompresoru, vajag ūdeni un smilšu spaini, un tas arī viss. Manā skatījumā ļoti forša lieta. Priekš tādas retas reizes super.